Labdien visiem! Labdien! Šodien mums būs saruna par Līlu. Mums būs saruna par Līlas pieredzi. Tā, skatos, jūs jau pievienojaties, kas ir ļoti labi. Tad es mazliet pāris vārdus par Līlu. Un tad jau pievienosim Daci, kura arī dalīsies savā pieredzē, kā tad ir spēlēt Līlu un ko tad no tā visu var iegūt. Tad šis unikālais instruments, šī transformācijas spēle, ir 2000 gadus veca. Un pateicībā par to, ka arī mēs mūsdienās varam viņu spēlēt. Un spēle ir tikai forma, es teiktu tā, un tas saturs, tas gan ir daudzdimensiāls. Tā ir iespēja sarunāties ar saviem garīgajiem pavadoņiem, ar savu augstāko es, saucat to, kā gribat, un ieraudzīt savu dvēseles ceļu, kāpēc mēs vispār esam atnākuši šeit un ko mēs gribam piedzīvot uz zemes. Jo dažkārt mēs ikdienā paļaujamies uz prāta konstrukcijām un vadamies pēc prāta, bet dvēsele grib kaut ko citu. Tāpēc viņi ir atnākuši tieši šajā laikā un šajā vietā, lai piedzīvotu to, kas šeit ir paredzēts. Lūk, tad es pievienošu Daci un es domāju, ka mēs sāksim mūsu sarunu. Veika, es redzu, kaut ko redzu, sevi redzu, tevi pagaidām neredzu. Kā tev iet? Es redzu mūs abas. Tu redzi mūs abas. Nu, lieliski. Tad, ja tev dara, ka tu redzi mūs abas un es redzu tikai vienu no mums, tad sevi. Tad mēģināsim uz sajūtām viena otru ļoti sajūtām. Bet es būtu ļoti pateicīga, ja skatītāji mums ierakstītu ziņu vai redz un dzird mūs abas. Jo, ja gadījumā tas tā nav, tad mēģināsim vēlreiz slēgties klāt. Jo, ja mūs redz skatītāji, tad visi kārtībā. Tad mēs mēģināsim uz sajūtām vienu otru saprast. Lūdzu, ierakstiet. Lūdzu, kāds ierakstiet, vai mūs redz un dzird. Jā. Es dzirdu brīnišķīgi, tā kā dzīvē, jā. Kaut ko dzirdam, kaut ko redzam, kaut ko jūtam. Jā. Tā. Neviens mums neko neraksta. Bet ja tu mūs redzi abas, tad kaut kur ir tā iespēja, kad redzās abi. Man te arī pārbaudīs mūsu pusē, ko var redzēt, un tad skatāmies. Jā. Nu, vismaz man rāda, ka mēs esam un ka process notiek. Es domāju, ejam. Tad notiks tā, kā jānotiek. Jā. Tā kā prieks tevi redzēt un pateicībā tev, ka tu atradi laiku šai sarunai un padalīsies ar savu pieredzi. Protams, sākumā es gribu atrunāt tādu lietu, ka šis process ir gan privāts un gan intīms, tad, kad mēs spēlējam spēli. Un tad es tev aicinu padalīties tik, cik tu varēsi padalīties no tā, ko tu piedzīvoji. Redz, dzird, jā, abus. Ai, paldies jums. Lieliski. Jā, tad, protams, būs kaut kādi cilvēki, kas zina mani un kas nezina tevi, un atkal otrādi, tad vienkārši pāris vārdos pastāstam viena par otru, katru par sevi. Tad es dodu vārdu tev. Es tad sāku par sevi. Sveiki, es esmu Dace Daliņa. Man patīk teikt, ka es esmu vienkārši Dace, bet, protams, dzīvē tās lomas ienāk. Un man patīk arī, kā tu spēlēji, teici, lomas mēs spēlējam priekš citiem, ne priekš sevis. Tātad viena no tā loma priekš citiem ir, es esmu lektore,
profesionālā skaistuma skolā, sadarbojos un stāstu un rādu mūsu saskarsmi, ētiku, vietmīlību, jo es pati daudzus gadus strādāju skaistuma kopšanas salonā kā administratori, kur es iemācījos tik daudz ko. Tā kā no tās komunikācijas puses dalos to tālāk. Tad es esmu savas studijas vadītāja, kurā es aicinu līdzīgi domājošus, un paldies, ka tu esi arī daļa no šīs telpa elpai speciālista, ka mēs varam kopā sadarboties, jo šis laiks ir par daram kopā, viens ir, ko mēs paši augam priekš sevis, bet kā mēs visu sabiedrību, visu visumu ceļam uz vairāk apzinātību un tā tālāk. Un tas trešais ir, kas man ir iesācies tagad šī pasākuma un sarīkojuma un tāda vairāk lietu organizēšana. Šai nedēļā bija viens veiksmīgs pasākums ar ķermenisku pieredzi. Nākošais nedēļa atkal būs. Tā kā, jā, tās lomas ir vairākas un, protams, vēl vairākas nekā es šeit nosaucu. Bet tas tā kā drusciņi par mani, tātad individuāli grupās vadu un atbalstu cilvēkus fiziskā, emocionālā un garīgā ceļa meklējumos caur reiki, caur dvēseļu sarunām, caur meditācijām. Šodien arī būs meditācija. Tā kā ir plašs klāsts un paldies, ka tu esi man aicinājis arī šeit dalīties ar ko es zinu. Un liela spēle, protams, bija fantastiska iespēja atkal satikties ar sevi caur citu sistēmu. Jā, par lielu tūlīt sāksim. Es arī pāris vārdus par sevi. Tad, jā, pēdējos 17 gadus manā dzīvē ir coachings, un coachings man arī ļoti, ļoti palīdz līlas vadīšanā. Jā, no kāda 2009. gada es pasniedzu mandalas. Manā krājumā ir arī Keitijas Bairons metode darbs, kas ir darbs ar domām. Protams, meditācijas, arī dvēseļu sarunas. Man ir 3 pakāpes laika līnija dziedināšana manā krājumā, kur var aiziet pagātnē un izdziedināt to sakni, lai pie tā vairs neatgrieztos un sākt jaunu laika līniju šodienā un piepildīt to visu ar mīlestību. Nu jā, un pēdējais gads ļoti, ļoti intensīvs mācoties un pēdējais pusgads arī vadot spēli Līla, kas pieklauvēja pie manis kādas 8 gadus atpakaļ, bet, kā es saku, tad nebija laiks man. Nu, un tad, jā, tad pēdējais gads ir tāds ļoti intensīvs, ļoti daudz mācoties un redzot, kā tas ar katru reizi arvien vairāk un vairāk nāk vaļā, gan katrs lauciņš. Ja mēs lietojam vārdu lauciņš, tad ir 72 lauciņi, kas ir 72 apziņas stāvokļi. Un cilvēks vairāk vai mazāk tos visus izdzīvo. Tas ir atkarīgs no tā, kāds ir jūsu ceļš vai konkrētais brīdis, vai kas ir tas, ko dvēsele grib šajā mirklī ieraudzīt, redzēt, saprast, sajust. Lūk, tad droši vien, ka es tev, Dāc, aicināšu dalīties. Es esmu sagatavojis kaut kāds dažs jautājums, bet vienkārši ļaujamies plūsmai, kā tas viss notiks. Un jā, un ja es jūtīšu, ka vajag mazliet kaut ko paskaidrot tīri no tādām tehniskām lietām, tad es atļaušos paskaidrot. Jā, tad tas pirmais jautājums būtu, kas tevi atveda uz Līlu? Kas uzrunāja, lai nāktu uz spēli? Jā, pirmais impulss bija, man māsa uzdāvināja šo Līlas spēli galda spēles formātā, un man kādu laiku viņa stāvēja mājās un bija, un gan tā grāmata, gan spēle, un tad ik pa laikam nāca ciemos draugi un teica, nu kad mēs varētu to uzspēlēt, un es domāju, ak, Dievs, sāku tur lasīt, ka katram lauciņam ir tā informācija, un ir skaidrs, līdz ko tā spēle nav vienkārši noteikumi it kā, ja, kaut gan ir vienkārši noteikumi, met savu kauliņu, ja, bet gatava laikam atvērt arī šo apziņas paplašināšanu jau citā līmenī.
Bet tad tas impulss nāca arī no tevis un kaut kā tieši kurš tas brīdis bija, bet kad pamēģināt arī studijā vai telpa elpai var to fiziski veikt un kā tas būtu. Un, protams, uzreiz sirds iedegās un tā sajūta, tā tak ir tā grāmata, tā tak ir šitā spēle. Un tad to paceļot jau citā līmenī, tā kā likās, ne tikai spēlēties, bet kas tad ir tie mani jautājumi, kāpēc iet spēlēt? Un tur jau bija tas, ka tās savas vietas attīstība, biznesa puse, bet arī es esmu tas cilvēks, kuram ļoti patīk pētīt un apzināties sevi no visādiem aspektiem, gan psiholoģiski, prāta koncepti, gan ķermeniski, joga, meditācija, izpētīt sevi, kas ir aiz tā. Un šeit tas nākošais, ka tas ir caur spēli. Un paldies tavam lielajam laukumam, tavai lielai atbalsta, tā teikt, plaknei, kur fiziski, tad esi tas, tā figūra, kas tad staigā par šo apziņas laukumu un ierauga sevi. Tā kā, tādi vairākas lietas saslēdzās, un tas tad bija tas pamudinājums gan sevis attīstībai, gan redzēt, ko šis process sevī nes un saprast, kam tas varētu derēt, kam to varētu lietot, jo visiem neder viss un visi arī negrib visu, un kas tad ar ko šī plakne, šī spēle, šī metode, tehnika, vienalga, kā mēs viņu katrs gribam saukt, ar ko tad viņa atšķirās. Tā, es ceru, atbildēšu tev jautājumu. Es arī dažkārt, man liekas, cilvēkiem mulsina tas vārds spēle, jo mēs esam pieraduši, āra spēles spēlēt vai galda spēles pie vīna glāzes spēlēt, tad šis noteikti nav tas formāts. Kā es saku, spēles forma, bet tas saturs ir tik ļoti daudzdimensiāls, kas notiek tiešām visos septiņos līmeņos, sākot no fiziskā un beidzot līdz garīgajam, enerģētiskajam, lai mēs varētu iegūt tās atbildes. Varbūt padalies, kā tev, kādas bija tās sajūtas, kāds bija tas progress, varbūt par spēles gaitu pašu ieskicē mūsu skatītājiem. Redz, vienmēr ir svarīgi, ar ko viss sākās, vai ne? Ar ko sākas teātra izrāde vai grāmata, un ar ko sākās katra mūsu paša dzīve, vai tas stāsts, kurā brīdī tad mēs kaut kam esam gatavi šim jaunam pieslēgties. Un es atnācu ar sākumu uzstādījumu vienu, un man patīk arī, ka ir grupa. Šeit mums bija 4 cilvēki, un visus 3 es labi pazinu daudzus gadus. Un vienu pazīstu es visu savu dzīvi, un tad, kad citi jau sāk to spēli, un visiem jau process notiek, un tu stundu sēdi malā ar savu apziņas stāvokli un vēro, kas notiek tavā prātā, kā ķermenis reaģē, ka citi jau piedalās savā liktenes iziešanā un izskatīšanā, un tu esi vēl malā. Un te rodas tik daudz tādi tie dziļākie slāņi, ko mēs neapzināmies. Kā saka, vienas atmiņas, ko mēs atceramies, tā augšpuse, ko zinām, tajā gadā es to darīju, vai rekur mana fotografija, te es to daru, bet kas ir tas neapzinātais? Un ir jābūt gataviem, ka šai spēlē fantastiski nāks uz augšu kaut kādas vecās programmas vai pārliecības vai kaut kas, kas tev ir jānoķer pašam aiz astes, un man šai gadījumā tā grupa ļoti palīdzēja, bet es zinu arī, ka būtu cilvēki noteikti, kam individuāli vajag šo spēlēt. Tā kā tas mans sākuma uzstādījums pārvērtās pilnīgi par kaut ko citu, ar ko es tiku spēlē un man ielaida spēlē. Un ir jāuzmet šis sešinieks, vai ne? Tu varbūt tā vairāk par to pastāstīsi, bet pirms tam viens no spēles dalībniekiem pateica svarīgus vārdus, kas atkodēja atkal mani. Un te ir, man liekas, mūsu ģimenes sistēmas, mūsu darba sistēmas, mūsu draugu sistēmas, kurās mēs piedalāmies apzinātāk vai mazāk apzināti. Un kas ir tad mūsu loma, kas ir mūsu spoguļi ar pārējiem. Un tur fantastiski parādīja kaut ko par mani pašu, par manu
dvēseles stāstu vai uzvedību vai attieksmi, kas ir starp mani un citiem cilvēkiem, atkal, ko es iemācījos. Nu, un tad vienā brīdī arī es sāku šo spēli spēlēt fiziski, tiekot uz lielā brīnišķīgā laukuma un pati esot tas cilvēks. Un, jā, tas bija tas sākums, kas ļoti palika, jā, protams, ka citu komentārs vai no tevis šī apziņas pabīdīšana tur vai šur, kā šie lauciņi, kā šis pirmais līmenis, ja, ar ko mēs piedzimstam šeit, kas ir otrais, trešais, man liekas, tik tā šī līle ir fantastiski uzbūvēta, kā viņa palīdz tev pašam pieaugt tajā savā attīstībā, un visa spēle man bija ar interesi un tādu uz priekšu virzoša. Protams, bija gadījumi, kad tu apstājies un liekas, opā, jo tu slīdi pa čūsku lejā un liekas, oho, tu sev pārsteidzi, ak, rekā, jā. Un man vairāk reizes, jā, bija svarīgi, ka parādīja te spēles gaitā, ja mēs jau runājam tālāk, kur kaut kādas ģimenes kopīgas caur mammu, pieņemsim, iemācītas programmas, kuras nedara manai dzīvei, kas man ir jāatbrīvo, kāpēc es nesu kaut ko, kas nav mans, jā, un baigi palīdzoši, jo, protams, mēs varam dzīvot ar to, kas ir pagātnē, bet ir daudz lietas, kas tur nav mūsu, un kāpēc tu viņas nes, jā, un tā, tas bija par to. Varbūt, kamēr tu apdomā, kamēr tu apdomā, es tikmēr mazliet paskaidrošu, es jau te kadrā pacēlu sešinieku, kauliņu ar sešinieku. Jā, tas maģiskais sešinieks, un maģiskais sešinieks ir stāsts par 5 stihijām - ūdens, uguns, zeme, gaisa un ēters, un 6. ir cilvēks, cilvēka apziņa, un tāpēc tas sešinieks ir tik maģisks, kāpēc viņš ir jāuzmet. Kā apstiprinājums, primāri tas ir ieiešanai spēlē, bet arī cilvēks, piemēram, metot, ja tu met un tev ir 2 sešinieki un tad tu uzmet 2 vai 4 vai 5, nu, tas arī jau ir par tādu lielāku apstiprinājumu. Es zinu, ka man bija viena dāma uz individuālo spēli, un viņa teica, tā, man atkal ir apstiprinājums, un katru reizi viņa, nu, priekš sevis saprata, ka katrs sešinieks ir apstiprinājums viņas domai, ar kādu domu viņa met to kauliņu, un kā es saku, nekad neizšķiediet nevienu kauliņa metienu, jo viņš ir tik ļoti, ļoti svarīgs, tā jūsu katra doma, kas ienāk prātā. Tā ir viena lieta, un otra lieta, tu ļoti skaisti ieskicēji par uzbūvi, pašu spēles uzbūvi. Jā, pati spēle ir 8 līmeņos, šie 72 lauciņi, un katram lauciņam ir sava vieta, un neviens lauciņš nav radīts tāpat vien, un kāpēc pa labi ir tieši tas lauciņš, un pa kreisi ir tieši tas lauciņš, vai kāpēc tieši tā līmeņi iet tā, kā viņi ir spēlē radīti. Jā, droši. Droši turpini. Jā, un tas ir tas fantastiskais, ka es jau meditējot ļoti ātri varu pieslēgties tādām apziņas līmeņiem, ja to es māku, un šī spēle parādīja, man pašai ir vēl citi veidi, ko tu vari papētīt savu prātu, jo prāts jau paliek arī tāds gudrāks, ja tu iesēdies meditācijā šādi, un tu elposi šādi, un tu praktizēsi šādi, atkal iestājas rutīna, kur hei, ņemam citu tehniku, ņemam citu lietu, ja, kas tev pamainīs, jo ir reizes, kad ir tā rutīna iedod šo drošību un stabilitāti, bet šī līles tehnika parāda, hei, galu galā
ja tu paliec pa daudz nelaimīgs un tev vairs nav prieka, kur tad ir tā dzīves rotaļa, dzīves spēle, ja, un ko bērni dara rotaļājas, un mēs pieaugušie sākam viņam dot šos likumus, un tad kas tad ir šie dievišķie likumi, vai ne, šie augstākie, un vai mēs viņus saprotam, un var dzīvot dzīvi arī nenospēlējot šo spēli, bet es obligāti, ja var motivēt un ieteikt, pamēģināt iziet šo pieredzi, jo viedoklis mums būs katram, bet kas tad ir tas mūsu katra stāsts, jo es stāstīju, kā es iesāku spēli, kas notika procesi, jā, uz augšu, uz leju slīdam, ejam, spēlējamies. Par laimi man bija tāda ļoti svarīga apziņa, pieslēdzās, jā, tā nāca pilnīgi tautas dziesmas par mūsu, arī kā latviešu tautai, jā, ej laimīti tu pa priekšu, es tavās pēdiņās, cik mēs apzināmies to, ka, ja Ilzei ir labi, tad Dacei būs labi, vai ja Dacei ir labi, tad Ilzei būs labi, jā, ka mēs jau esam šeit kopā, cilvēku grupas un tā tālāk, tāds kolektīvais labums ir tā kolektīva apziņa. Bet ar ko pabeidzu, ja, jo te ir arī svarīgi to, man patīk, kā te spēlējās, prot, kad mēs gribam pabeigt, ja, jo... Jā, jo katra iesāktā spēle, tātad vienīgais nosacījums ir, katra iesāktā spēle ir jāpabeidz. Vienalga, vai tas jums aizņems 4 stundas, 6 stundas vai 8 stundas. Pie mans formāts, es zinu, ka šobrīd piedāvā ļoti dažādus un interesants formāts, bet es piedāvāju formātu, ka mēs sākam spēli un mēs pabeidzam. Tātad mēs sākam kosmiskajā apziņā un mēs beidzam kosmiskajā apziņā. Nu, un kas tad ir tas beigu atzinums vai atziņas vai atklāsmes vai kā tur ar tevi? Bunta var tev aizvirzīt tuvāk, tai kosmiskajai apziņai var jau aiz viņas, ja, un kas ir tās darbības, un kur tu vēl paliksi uz laukumu un spēlēsies, vai tad nobeigs uz kādas nots, un man ļoti spēcīgi parādīja to man apziņas daļu, kur es strādājot paliatīvā aprūpē, hospisā, ejot pie mirstošiem, pavadot laiku kopā tur, kur būs tas nāves brīdis, ja, kas tad notiks tālāk, un cilvēki mēs varam dzīvot brīžam tādā ilūzijā, nu, kaut kādi, ja man ir 40 gadi, tad es nezinu, cik vēl dzīvošu 50 gadus, ja, bet tā ir baigi mānīgā sajūta, jo strādājot ar cilvēkiem, mēs redzam, bērni mirst, jauni cilvēki mirst, tas nav saistīts ar gadiem, bet tas ir arī saistīts ar to dvēseles ceļu, kā tu sākumā teici, to apzināšanos, kur tu esi un kas tad nāves brīdī ar tevi notiek, un man ir baigi tur interesanti būt, bet šī spēle parādīja, hei, Dace, tu vēl esi šeit un tagad, un tavs ķermenis nemirst, tad, kad tev būs laiks izšķīs gaismā, tu tur būsi, bet tieši saslēdza to apziņu ar to ķermenisko tagad sajūtu, tie, kas man zina personīgi, zina, es esmu garauguma sieviete, un cik mēs vispār izjūtam sevi ķermeniski, cik mēs izjūtam dvēseliski, cik mēs izjūtam sevi prāta, baigi jāiet no galvas uz leju un atkal no ķermeņa uz augšu. Ne? Un šī ir viena no tām tehnikām, kur arī fantastiski tu redzi, kur tad ir tā vienotība un kopība un kur ir tā sadalītība. Tā kā man beidzās, es spēli pabeidzu, bet, protams, ir kāds, kas to spēli pabeigs pirms tevis vai pēc, vai tu būsi tas pirmais citiem. Un atkal tā grupa parāda kaut kādus tavus spoguļus, kas tevī notiek, ja tu pabeidz pirmais vai pēdējais, vai nevar ilgi pabeigt, ja cik stundas aiziet. Tā kā tev noteikti arī pieredze tajā, gan pašai spēlējot, gan ārzemēs, vai ne, un vadot cilvēkus, kā ir tie pabeigšanas punkti, kas cilvēkos notiek, tad, kad sasniedz kosmisko apziņu. Nu, redz, galvenais, paldies tev par jautājumu. Jā, es arī piefiksēju dažas lietas, ko tu minēji, kas man liekas ir arī ļoti, ļoti svarīgas, bet atbildot uz tavu jautājumu, mēs pabeidzam spēli tajā brīdī, kad mums notiek tā apzināšanās, kad mēs tiešām apzināmies, ka jā, šis priekš manis ir svarīgs. Un tas, ko no tevis dzirdētā es piefiksēju priekš sevis, lai neaizmirstu,
cik patiesi mēs ejam savu ceļu. Nevis iemācīto, nevis no vecākiem vai no kāda aizlienēta, vai kāds izlasīt, ka šitā ir pareizi, vai šitā labi izskatās, tad es iešu to ceļu. Bet tu patiesais vai patiesā. Un te ir stāsts. Spēli mēs spēlējam caur sirdi un ar dvēseli. Jo mēs vairāk būsim prātā, jo mēs redzēsim, kā spēle visu laiku mūs var atmest atpakaļ. Ja? Tu jau pieminēji tādu vārdu kā čūskas, tad spēlē ir 10 bultas un 10 čūskas. Tātad bultas ir tās, kas mūs apstiprina mūsu, teiksim tā, labos nodomus, un bultas ir tās, kas mūs var pacelt pat, piemēram, no 2. līmeņa līdz 6., 7. līmenim, ja pārceļ mūs pāri, jo kaut ko ļoti labu un pareizu mēs darām šajā dzīvē, pareizu priekš sevis, nekādam citam. Mēs runājam tikai katrs par savu ceļu. Un čūskas ir atkal, nav nekā bīstama, nav pareizi vai nepareizi. Bultas nav labi, ka ceļās, vai čūskas nav slikti, ka viņas ved uz leju un pārceļ atkal pa kādu līmeni vai 2 vai 4 uz leju. Jo čūskas tikai parāda draugs vai draudziņ, ka te jābūt uzmanīgam, kas tavā dzīvē šeit notiek. Un ja jau tā čūska, teiksim, mums ir bijuši gadījumi, ka 4, 5, 8 reizes viena un tā pati čūska, sāc būt godīgs pret sevi. Sāc būt godīgs pret sevi, ko priekš tevis tas nozīmē. Kāpēc tā konkrētā čūska tevi jau kuro reizi laiž lejā? Tas ir tikai stāsts, kā ieraudzīt, ka rekuri tās lietas, kas man dzīvē ir jāmaina. Un spēle nav tikai par apzināšanos, bet spēle ir arī par ļoti praktiskām lietām, kas un kā ir jāizdara savā dzīvē, jāmaina, lai es tiešām dzīvotu un ietu savu ceļu saskaņā ar sevi, ar savu dvēseli. Jā. Mēs mazliet pauzējam tie, kas varbūt sākumā nebija, jo Dace mani fiziski neredz. Dacei ir melns ekrāns. Es redzu mūs abas, bet Dacei nav, un līdz ar to mums sanāk mazliet ievilkt telpu, bet es domāju, ka mums līdz šim ļoti labi viss izdodās. Kas ir mainījies varbūt tavā dzīvē? Ja tu sajūti tu pabeidz spēli, un kas ir mainījies? Jā, paldies. Šis ir labs, jo ik pa laikam tā apziņa aiziet atpakaļ kaut kādās atmiņās, kaut kādās ķermeniskās sajūtās. Sākumā spilgti, tagad varbūt tas izblāv, jo tu dari reālā dzīvē. Es esmu darītāja, jo vienalga mēs varam izlasīt 80 miljonu grāmatas, kā dzīvot, kā darīt pareizi, bet ja mēs paši sēžam un neko nedaram, nekas nemainīsies. Un šī spēle tev arī iekustina uz to, kur ir jādara un kur ir tie virzieni, ja tu vari eksperimentēt. Un man, jā, ķermeniski nāk atmiņas, tad nāk kaut kādi teikumi, kaut kādas domas, kas man pat to apzināšanās līmeni uztaisīja tādu spēcīgāku, un es tajā jūtu atbalstu sevī, jo tādas balstiņas mums visiem kaut kur skan par to, vai tev sanāks, vai tu gribi ķiķi, bet tā iekšējā pārliecība ir ļoti forši, ka šī spēle, es viņai ticu, es redzu rezultātus, un es zinu, ka es viņu spēlēšu atkal tad, kad man prasīsies. Es zinu, man ir mans laukums, bet, protams, tā grupa ir svarīga un tā tālāk, un man ir resurs, man ir Ilze, kam zvanīt un teikt, hei, vai tev ir kāda brīva vieta, kad būs tuvākā spēle, bet tāds dzīves attīstības process caur šo turpinās, jo, kā tu teici, tā apzināšanās ir, un no tām ilūzijām jātiek vaļā, un tad ko tu dari? Tā kā jā, es 100% daru to, kas jādara, lai virzītos. Tāpat dzīvē ne tikai spēles laukuma, kas ir izmēģinājums vai treniņš vai mācība vai tā pirmā atklāsme, bet reālā dzīvē tad ok, lai top. Jā.
Tieši tā, spēle mums ir tiešām kā izmēģinājuma laukums. Tad kāpēc mums iet pa savu tādu fizisko dzīvi un iespējams kļūdīties vienreiz, otrais vai ceturto reizi, bet tu vari atnākt uz spēli un izspēlēt un redzēt, kas tad ir tas, kas man ir vajadzīgs, vai kas mani stiprina, vai kas mani kā reiz vājina vai gremdē, ja, vai kur man ir jāpārskata lietas manā dzīvē. Jā, un ja jau tu pieminēji zvans draugam un kuros datumos, tad ir iespēja, jā, ir iespēja arī novembrī nākt spēlēt un decembrī nākt spēlēt. Novembrī droši vien es piedāvātu pirmajam visātrākajam vienu vietu, jo tur tiešām grupa ir pilna. Tas datums, un 1. decembrī ir iespēja spēlēt grupas spēli uz lielā laukuma un izjust tiešām tās enerģijas, jo, ja mēs skatāmies arī lielo mazo laukumu, nu, kā mana pieredze rāda, tad, nu, ir starpība. Protams, tos procesus nevar salīdzināt, bet tajā lielā laukumā tu fiziski vari just, uzkāpjot uz viena vai otra lauciņa, kā enerģija, kādam tirpst kājas, kādam karstums, kāds jūt, teiksim, to paplašinājumu. Tā kā ļoti jaudīgi ir tā, kā tu saki, arī ķermeniskā sajūta. Jā, kam tu ieteiktu spēlēt līlu? No vienas puses man tā sajūta ir, ka ik viens varētu spēlēt, bet tas, kas saka, dar visiem, tad no vienas puses nedara nevienam, vai kas tad tas ir? Dar tiem, kas tiešām ir gatavi ieraudzīt patiesību, jo nevienmēr tā patiesība ir viegla un der. Bet, ja tu gribi šeit zemes dzīvē, tev ir iedota iespēja attīstīties, augt enerģētiski, dvēseliski, garīgi, naudas ziņā, attiecības ziņā, jebkurā materiālā plāksne ir viens, ja, un garīgā ir atkal cits, cik tas iet kopā, tas viss iet kopā. Tātad visiem, kas grib iegūt sevī lielāku vērtību dzīvei un ap sevi visādos līmeņos, tiem, kam vajadzētu izprast savu prātu, jo ego, starp citu, grib ņemt varu, ja, un kur tad ir šī pareizās dzīve. Nu, nevienmēr pareizi dzīvot ir viegli, ja, skriet no rīta, neēst to vai ēst šo, vai ar tādu attieksmi dzīvot, jo spēle parādīs visus tavus arī zemūdens murmuļus, cik mēs būsim gatavi. Tātad prāta pētītājiem, ikvienam, kam ir jāierauga patiesība, tad tiem, kam ir jāizprot šī, nu, kā es teiktu, dievišķā kārtība, jo likumi ir viens, bet katrai lietai ir kārtība. Biznesā ir likumi, jā, arī šai spēlē ir likumi, un viņi parādīs, kā tu vari spēlēt tā, lai iet to vieglāko pretestības ceļu, vai atceries, jā, ka tava eksistence, kas ir tā esība, kur tev ir tieši šķēršļi, jā, ja ir kaut kā tie pagātnes nospiedumi, kur atkal un atkal atkārtojās, ieraudzīt, kāpēc atkārtojās. Tad arī kaut kādi savi nākotnes soļi. Tā kā diezgan daudziem cilvēkiem dažāda vecuma, dažādu pārliecību, dažādu interešu, visiem vienreiz būtu spēle jānospēlē, un tad jūs redzat, vai jums tas der vai nedara, jo ar sevi ir interesanti. Ar ko gan vēl šajā dzīvē būtu interesanti, ja ne pašam ar sevi, vai ne? Jā. Jā, un nu, man pat nav ko piebilst, cik tu visu noskaitīji tos veidus, tiešām, kuri cilvēki varētu spēlēt līlu. Jā, kaut kur bija doma, bet saki? Jā. Un, protams, es domāju, tiem, kam ir svarīgi blakus tu kā atbalsts, kā treneris vai pavadonis vai palīgs, kā jūs gribat saukt, ja, cilvēku Ilzi, kas jums palīdzēs iet šo ceļu, jo šī dzīve fiziskam augumam ir daudz par drošību, un cik mums ir šī drošības sajūta fiziski pie vecākiem, iedzimstot, ja, tai liksdā, kurā iedzimām. Tātad tu, Ilze, kā treneris, es domāju, kā pavadonis, nu, fantastiski iedevi šo drošības sajūtu atbalstu. Arī caur smiekliem, bet tāpat laikā,
kad vajag, esam stingri, jo arī mums kā attīstītiem vecākiem ir jāzina, kurā brīdī mēs sakam bērnam jā, kurā brīdī nē, jo tad mēs palīdzam tai apziņai attīstīties, ja, un nav jāizdomā ritenis no jauna. Vēl tava tā lieta, ka tu noturi to lauku, tu esi jaudīga, un mēs zinām, uznākot uz skatu uz cilvēkam, mēs redzam, vai tur ir pelīte, vai tur ir jauda, tādā, tu turi to lauku, un tā ir baigā svētība, jo tur notiek viss kaut kas, varbūt puņķu un asars, varbūt smiekli līdz zemei turp un apakaļ, bet ja to spēli 5 stundas neizdodas nobeigt, tad tu kā pavadoni, redz, pasaki to vienu vārdu un klikt, kaut kas atkrīt, pavarās, ieraugās un vēl kaut kas. Un mēs zinām to stāstus, jā, kad cilvēks atnāk ar kaut kādu destruktīvu sajūtu un kas ir tas, kas var palīdzēt. Un šajos procesos ir svarīgs, kurš ir tas karognesējs un turētājs. Tā kā paldies tev kā pavadonai šai spēlē. Tu esi jauda, tu zini, un tāpēc es tev uzticos, un tāpēc mēs daram un piedzīvojam labāko savu eksistenci šobrīd. Un paldies, jā, tev. Kā. Paldies tev, šis bija gan negaidīti. Paldies tev, mīļā, tiešām paldies tev par tik brīnišķīgiem vārdiem. Jā, nu, es esmu, tāpēc es mācos, un, kā es saku, roku ar katru brīdi atkal kaut ko jaunu, lai dotu, un lai katrs atrastu to savu ceļu un to savu, nu jā, to savu esību un to savu patiesību, jo tas skaistākais, tu man neļaus samelot spēlē nevar samelot. Tu nevari sev samelot nekādi, tā kā būs jābūt gana godīgiem visiem tiem, kas gribēs nākt uz spēli. Jā. Es tev pārtraucu, bet tas jau ir tas foršākais, kāda jēga te mums kaut kur slēpties aiz kaut kā, jā? Tad vai nu tad dzīvo tā, kā tu gribi, ja nezini, kā miljonus cilvēku, vieni raksta grāmatas, vieni rada biznesus, vieni taisa attiecības, vieni vēl kaut ko, dzīvo to savu labāko versiju. Nav padoma kā, vai tu pats sev iedos to vislabāko padomu, jo salīdzināšanās te galīgi nedara. Te ir viss par pašu. Jā, skaisti. Es domāju, ka mēs varētu lēnā garā tā kā nopaļot šo mūsu sarunu. Ļoti interesanti. Es burtiski pirms spiedu online pogu. Man ir nākamais instruments kāršu forma, tās arī 72 kārtas, ar visām līlas zināšanām, vienkārši formāts cits. Tā kā sekojiet droši vien, ka būs arī šāds formāts, bet es izvilku, mans jautājums bija, kas tieši šobrīd ir tiem cilvēkiem, kas piedalīsies online, vai tiem cilvēkiem, kas skatīsies mūsu sarunu pēc tam, kas priekš viņiem vienu kārti. Un neticām, tā ir pati pirmā kārts, tā ir Janma, tā ir pirmā kārts, un tas ir stāsts par piedzimšanu un ienākšanu šajā karmas spēlē, un nevelti mēs, mums ir konkrēta mamma un tētis, un tie ir vislabākie mamma un tētis, pat ja jūsu prātam šobrīd liekas, ka nē, man tur nav attiecības ar vienu vai ar otru, ir sliktas attiecības, scenārija skaidrs, ka var būt ļoti dažādi, bet tie ir labākie mamma un tētis, vai labākā vieta, kur piedzimt, labākā valsts, kur piedzimt, lai tā izvēle maksimāli atbilst mūsu katra pieprasījumam šajā inkarnācijā, un lai mēs varētu realizēt savu uzdevumu. Tā ļoti, ļoti ātri par šo te sākumu, pašu sākumu. Nu, tā izkrita kārtas šodien. Tā kā saprotiet, ko priekš jums katra nozīmē šis te sākums. Un vai tev ir kāds, varbūt, novēlējums, pirms mēs pabeidzam mūsu sarunu? Lai izdodas sasniegt kosmisko apziņu. Jā. Man atliek tikai piekrist, jā.
Jā, jo tas ceļš ir maģisks un tā komunikācija ar sev, ar saviem gaismas skolotājiem, un mums visiem tādi ir, vai jūs ticat tam, vai jūs neticat, bet jūs zinat, ka mums vienmēr tas eņģelis, vai kā mēs to saucam, sēž uz tā pleca un dažkārt pasargā mūs no lietām, un šī ir unikāla iespēja, jā, būt tajā laukā un vienkārši komunicēt. Un ticiet man, ka jūsu gaismas pavadoņi gaida to mirkli, ka tas varētu notikt. Tā kā man liela pateicība tev par tavu laiku, un ka tu atradi laiku, un ka tu dalījies, un es domāju, ka mēs ļoti skaisti ieskicējām gan par Līlu, gan par taviem kaut kādām niansēm, bet lai vai cik daudz reižu jūs klausītos par Līlu, Līla ir jānāk un jāizjūt. Vai ne? Tā kā pateicībā tev, pateicībā visiem tiem, kas skatās un skatīsies, un uz tikšanos kādā citā reizē. Paldies! Uz tikšanos. Paldies, Ilze! Paldies! Jā, un jauku dienu visiem! Atā!